Nu, un tagad taps viens ārkārtīgi garšīgs šokolādes čili deserts. Un klāt šai desertā es pasniegšu krāsnī ceptus ābolus ar kanēli. Es izmantošu tumšo šokolādi, kurš 70% kakao. Vajag pēc iespējas rūgtāku šokolādi. Tad vispirms es ieslēgšu krāsni, būs vajadzīgi 250 grādi. Temperatūra ir vajadzīga tik augsta, tāpēc, lai ātrāk aprautu maliņas, lai maliņas un virsciņa būtu kraukšķīga un viducītis būtu mīksts. Vispirms man vajag izkausēt šokolādi ūdens peldē. Mēs to varam saukt arī par braunību, bet tas gan nesatur valriekstus, kas ir parasti tradicionāli braunība. Es ņemu 100 gramus tumšo šokolādi. Un kamēr šokolāde kausējās, sagatavošu pārējo masu. Sapatoju sviestu 100 gramus ar 4 ēdamkarotēm cukuru. Sviestu ar cukuru jāsaka līdz tādai kremīgai konsistencei. Un tad var pievienot olas, mums 2 olas. Un atkal sakuļu. Tas, ko šokolādi dara. Šokolāde jau ir izkususi, izslēdzu gāzi. Tagad pievienošu izkausēto šokolādi. Aizmirstu, pielikšu čili jau šeit. Viņš labāk sasūcās. Var izmantot arī čili pulveri. Čili un tumšā šokolāde vispār labi sadara. Un čili arī iesaka ēst sportistiem, kuriem ir jākoncentrējas un kuri grib sasniegt savu mērķi. Un tas nozīmē, ka ne jau tikai sportistiem, arī visiem tiem, kas ir ikdienā daudz strādā, ir jāēd šokolāde un čili. Tagad es to pielikšu klāt šai sviesta masai. Tagad iejaucu. Pievienošu 2 ēdamkarotes ar kaudzi miltus, kviešu miltus. Iesijāšu un 1 ēdamkaroti pievienošu rudzu miltus, lai būtu interesantāka, kraukšķīgāka struktūra. Viņi ir upjāki. Nu jā, un cepamo pulveri vēl. Šo te sajaucu kārtīgi. Šim desertam izmantošu 3 dažādas formiņas. Lai jūs saprastu, ka, ja mājās nav šāda forma, kas ir silikona forma, tad noteikti atradīsies vai nu tradicionālās keksiņa formiņas, vai vienkārši kafijas tējas krūzīti. Formiņas ietaukošu ar sviestiņu, lai vieglāk nāktu ārā šokolādes brīnums. Šis deserts arī ļoti piemērots tiem, kuriem salds nemaz tik labi negaršo. Bet tur ir šokolāde, čili. Un es zinu pilnīgi noteikti, ka vīrieši nevar palikt vienaldzīgi pret šo desertu. Un tad pārkaisīšu nedaudz miltus. Tas tāpēc arī, lai vieglāk būtu izņemt no formiņām. Šo masu es leju formiņās aptuveni līdz pusītei. Tāpēc, ka tur ir cepamais pulveris. Un cepoties, viņi noteikti gribēs izkāpt ārā no tās formiņas. Šo šokolādes desertu šajā rudenīgajā dienā es izvēlējos tāpēc, ka šokolāde ir tas produkts, kas noteikti uzlabo garstāvokli, kas sasilda, kas noteikti garšo vīriešiem. Un ne tikai, jo es pati arī bez šokolādes nevaru dzīvot. Un pavisam drīz būs raidījums tikai par šokolādi. Un tagad šīs formiņas liek krāsnī uz 20 minūtēm, 250 grādos. Uj! Kaut kas deg. Au. Tiešām deg. Pagājušas ir aptuveni 15 minūtes, bet pēc smaržas es jūtu, ka mans brīnums jau ir izcepies. Es paskatīšos. Uj, tiešām ir karsts. Ņemšu ārā, lai viņš atdziest. Nu jā, mājās vajag cept tomēr tā kā vienādās formiņās, jo šie te ir mazāki, viņi ir nedaudz tā kā vairāk apcepuši nekā tie, kas ir krūzītēs. Tagad taisīšu šokolādes mērci.
Man būs nepieciešams saldais krējums 75 grami un 150 gramu šokolādes. Šo šokolādes mērci uztaisīt ir ļoti, ļoti vienkārši un ātri. Nu jā, un, protams, es piegriezīšu arī čili piparu. Patiesībā jau recepte čili kopā ar tumšo šokolādi nāk no senajiem actekiem, jo viņi jau sen gatavoja, neteiksim, ka desertus, bet veselībai. Pielikšu klāt pie saldā krējuma čili. Tagad saldo krējumu vajag uzkarsēt. Es to daru ūdenspeldē, bet var arī karsēt vienkārši uz uguns katliņā. Saldais krējums ir uzkarsis. Nevajag gaidīt, kamēr tas jau sāk vārīties, jo tad jau būs pa vēlu. Tam ir jābūt vienkārši karstam. Tad tajā es piemetīšu šokolādi. Bet, lai jūs būtu pavisam pārliecināti, ka jums šis triks sanāks, tad vispareizāk ir darīt tā, ka izkausē ūdenspeldē šokolādi, tā ir šķidra, uzkarsē saldo krējumu un tad savieno šīs abas masas. Jo tās ir tādas divas grūti savienojamas masas, ūdens masa un tauku. Viņas tā nemaz sākumā negrib kopā sadzīvot. Šādi šokolādes mērci ļoti labi sadara arī ar saldējumu. Var pasniegt arī pie kādām kūkām vai, piemēram, pagatavot karsto šokolādi. Tad saldo krējumu ir nepieciešams pievienot vairāk. Ja jūs jūtat, ka viņi ir pa vēsu un šokolāde vairs negrib kust, tad jāuzliek atkal ir uz karstā ūdens un maisot jāizkausē atlikušie šokolādes gabaliņi. Bērniem jau noteikti nepatiks, ja pievienots tiek čili tiem spēcīgajiem puišiem, kas saved man tos lauku labumus. Viņiem noteikti patiks. Vēl šādu pašu mērci var pagatavot arī no piena šokolādes un no baltās šokolādes. Bet balto šokolādi gan es jums ieteiktu. Vispirms izkausē šokolādu un uzkarsē saldo krējumu atsevišķi, un tad šīs masas kopā samais. Jo baltā šokolāde ir daudz kaprīzāka nekā tumšā. Un šī mērcīte arī viņa varētu būt šķidrāka. Es pieliešu vēl drusciņu saldo krējumu. Pēc tam būtu vieglāk pārliet par ābolīti. Droši var ņemt pusi uz pusi 100 gramus saldo krējumu un 100 gramus šokolādi. Un noteikti šis ir jāpagaršo, vai tas čili ir pietiekami daudz vai nē. Jūt gan. Tagad atstāšu mērcīti ūdens peldē, lai tā tik strauji neatdziest, kamēr cepsies āboli. Sākumā uzslēgšu krāsni 180 grādos, un ābolus sagriezīšu vienkārši uz pusēm, izņemot serdi, vajag tādu mazu nazīti. Tas sēdis vajag tā kārtīgi izņemt ārā. Un arī vajag iebērt to cukuriņu un kanēlu. Tā vajag vietiņu. Ābolu pusītes lieku vienkārši uz pannas. Un tad tā padaudz samezojās. Bet ir jau viņi garšīgi, ka viņi izcepās. Tā jau apēdīsies. Ielikšu sviestu katrā ābolīšu viducītī. Lai viņš tāds sulīgāks. Šitādiem āboliem vēl ir labi uzbērt pa virsu drumstals, kurš tiek pagatavots kā smilšu mīkla. Un pat cik man šodien ir šokolādes brīnums, tad tās drumstals būtu liekas. Nu, kanēla. Kanēla gan es nekad nežēloju, man patīk, kad ir daudz kanēlas. Es dod aromātu un ļoti labu garšu. Un tagad iekšā krāsniņā 180 grādos, kādu pusstundiņu. Tas laiks, cik ilgi cep, ir atkarīgs no āboliem. Ja tie ir tādi cietāki, skābāki āboli, tad noteikti ilgāk vajag pacept.